Mēs turpinam iepazīt Aizkraukles novadu, tikai šoreiz esam 2 džeki, un mums nav ne jausmas, ko apskatīt. Lūksim palīdzību dāmai turisma punktā. Atvērām karti un sākām plānot mūsu šīs dienas maršrutu. Jā, šeit mēs varētu aizbraukt. Sāksim mēs ar Neretas luterāņu baznīcu. Uzkāpsim tornim pašā augšā. Bailīgi. Klau, tu labāk noliec mani zemē, ja gribi, lai tavs baltais krekls paliek balts. Esam ciemos pie Romalda Gurkļa. Viņš ņemās ar koka skulptūrām. Mazliet pašūpojāmies un devāmies skatīties, ko tad viņš ir uzmeistarojis. Šitie tā kā es, tikai nekustās. Kas viņam kaiš? Labi, braucam tālāk. Herberģes muižai ir jau pāri 500 gadiem, un esmu dzirdējis spoku stāstus par zilo dāmu, kuras dvēseli nevarot rast mieru. Ak, šausmas! Ko tu mani biedē? Tētī! Kāds jauks sunīts! Kur tu beidz? Pa ceļam uz nākamo apskates objektu mēs iebraucām skaistā pastaigu vietā, aklajā purvā. Te var tādu nelielu pikniku uztaisīt un nopeldēties. Nedrīkst. Labi, varbūt arī nevar. Soli pa solim esam tikuši līdz Jaunjelgavai. Dikti skaista pilsēta. Kāds saulriets. Pagaid, tas taču nav īsts. Ko tu te guli? Te šajā galā visi dzīvnieki tādi dīvaini. Nerunā, nekustās, neklausās. Bet Staburagā ir viena liela dieva aus, kura vienmēr tevi uzklausīs. Tikai šoreiz man nav ko viņam teikt. Mēs laižam peldēt. Dienas noslēgumā izbrauciens ar kuģīti. Labāk nevar būt. Un kā mans vecvectētiņš teica, kas maksā par kuģīti, nemetās par vakariņām. Sarunāt? Sarunāt.